kad mēs radījām podcastu studiju, mēs nebijām iedomājušies, ka mēs kļūsim tādi bezmazliet nacionāli un starptautiski, jo praktiski mēnesis pēc studijas atklāšanas mēs saņēmām ļoti daudz atsauksmes un aicinājums piedalīties daudz kur un skaidrot šo, nezinu, varbūt šo fenomenu vai kā tam līdzīgi, bet situācija ir tāda, kāda viņi ir. Mēs braukājam pa jauniešu centriem, mēs piedalāmies dažādos festivālos, pasākumos, pēdējā podcastu sezonas. Jā, mēs iekļāvām šo podcastu iniciatīvu arī citos projektos un arī, kā teikt, piesaistījām finansējumu, lai varētu uztaisīt telpu tādu, kādu viņi ir tagad. Šādas uzlīmes mēs izplatām pa visu novadu, kurā ir Spotify kods, ko noskanēt, un viņš uzreiz aizvedīs uz Spotify kanālu, uz mūsu Spotify kontu. Mūsu nākotnes plāns ir tāds, ka mēs paplašinām šo saturu ar jauniem raidījumiem, ar jauniem viesiem un arī jauniem jauniešiem, kā uzņemsies podcastu vadību. Turpināsim braukt uz festivāliem, uz pasākumiem, jauniešu dienām, un tad mēs, tā teikt, to podcastu centīsimies arvien pēc iespējas vairāk piedāvāt jauniešiem iespēju piedalīties. Un, protams, netrasīsim arī mūsu vietējo mobilo darbu, kurā studijā ceļos ne tikai uz Limbažu, bet arī uz Alloju. Un arī plānosim arī uz Staicelu braucienu, tā arī Limbažu novada jaunieši, kas nav Limbažos vai Salas Grīvā, ir iespēja arī piedalīties un pamācīties podcastu arī savā vietējā jauniešu centrā. Tā kā tā. Es iegūju no jauniešu līdzdalības platformas. Es domāju, ka viens no tajām lielākajiem ieguvumiem man bija kontakti personīgi. Un noteikti pieredze, kā vispār uzsākt projektu, ko darīt, lai tu varētu to projektu pilnveidot, un plānošana. Projektu plānošana no idejai, pitcham līdz fiziskām projektam, taustāmai lietai. Viens no tādiem lielajiem ieguvumiem ir prasme runāt ar cilvēkiem un prasme, es domāju, socializēties, jo daudziem ir ļoti lielas grūtības. Man arī bija grūtības uzsākt sarunas ar cilvēkiem, pilnīgi nepazīstamiem. Es domāju, tagad ir tas man tāds pluss milzīgs ir veidot sarunas ar cilvēkiem. Man pat nav jāpazīst viņi, lai es viņiem runātu kā draugiem. Un es domāju, tā tehnika, ko es apguvis laika gaitā, gan podcastu studijā, gan arī citur, DJ pults un tā tālāk, tas arī man tā tehniski ļoti palīdzētu. Es pilnveidojos tehniski tādā veidā, lai es domāju, tagad man arī darot lietas, kas saistītas ar podcastu, es jau zinu, es jūtos ļoti komfortabli darot to.